Kā Latvijas investori varētu vairāk izcelties uz starptautiskā fona? Es domāju, ka jebkurš investors meklē savai naudai perspektīvu. Un pasaulē ir diezgan daudz brīvas naudas, ne tikai Latvijā un Latvijas eņģeļiem un riska fonda turētājiem. Bet Latvija varētu kļūt īpaši, ja mēs varētu tādus spilgtus dažus piemērus skandināt pasaulē. Piemēram, Igaunija. Visi zina Igauniju, ka tur ir interesanti IT projekti dažu spilgtu piemēru dēļ. Latvijā arī, tāpēc es ļoti priecājos, ka ir šāds pasākums arī kā gada investors, jo tas ir veids, kā mēs runājam par tiem labiem veiksmes stāstiem, kas ir izdevušies. Jo te jau arī runā tāds mutes reklāmas likums, ja tu dzirdi, ka stāsti, jā, mums ir izdevušās veiksmīgas investīcijas, Latvijā arī citi šeit gribēs strādāt. Un vienlaikus arī uzņēmēji, ja dzird, ka šeit savukārt ir vieta, kur var dabūt naudu, tad arī labprāt strādās. Jo mēs redzam diezgan daudz piemērus, kur ne tikai no Latvijas, bet kopumā no Eiropas jaunie uzņēmēji izvēlas doties uz Amerikas Savienotajām valstīm, tāpēc, ka viņi saka, jā, ka grūti ir atrast finansējumu ļoti svaigai, riskantai idejai šeit Eiropā. Man būtu tas mērķis, ka mēs arī šobrīd Eiropas finansējumu izmantojot tās programmas, kuras Altuma piedāvās, tomēr radīt šeit tādu uzņēmējiem un spriganām, interesantām idejām labvēlīgu vidi. Cik svarīgs šis pasākums ir Latvijai kopumā? Kā es savā uzrunā jau sacīju, parasti, ja mēs runājam par investīcijām, tad mēs runājam par naudas plūsmām, par peļņu, par procentiem, par dažāda veida skaitļiem. Svarīgi runāt arī par tiem cilvēkiem, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem. Gan šo ideju autoriem, gan arī investoriem, kas nebaidās, kas iegulda savu naudu nevis to tur zeķē, bet laiž apritē, tādā veidā arī attīstot Latvijas tautsaimniecību, darot mūsu zemi bagātāku.